Labdien! Esmu no kompānijas Bosch un šodien gribu jums pastāstīt par diviem instrumentiem, kas jums varētu uzlabot vai palīdzēt darboties savā dārzā. Pirmais instruments, par ko es jums šodien parādīšu, ir kultivators. Viņam ir tērauda asmenīši, kas veido iegriezumus zemē līdz 10 mm dziļumā, un līdz ar to viņš attīra to veco sūnu, zāles, stiebrus un pārējās lietas. Otrs variants ir, kad šīs 10 mm iegriezumos ir pilnībā pietiekoši, lai pavasarī varētu no jauna vēl pārsēt vai iesēt papildus jauno zālīti. Tanī pašā laikā, ja jums nav vajadzīgs viņu no jauna pavasarī apsēt, bet viņš jums jau tāpatās ir košs un skaists, tad otrs variants ir, kad noregulēt citu augstumu, ir iespējams veikt vienkārši tā mauriņa virskārtas attīrīšanu. Tas mauriņš pēc tam labāk vienkārši zaļos, būs sulīgāks un cilvēks, to efektu redzēs. To pašu instrumentu var izmantot rudenī, ja ir nepieciešams dārzā novākt sakritušās lapas. Un līdz ar to tās lapas tiks savāktas savācē grozā un nebūs jāstaigā ar grābekli un papildus spaini, kur tās lapas jāvāc. Un otrs instruments mums ir multi-instruments, kuram ir motors, kā galvenā sastāvdaļa, un tālāk ir iespējams mainīt pašus instrumenta galus. Šajā gadījumā instrumentam galā uzlikts virsū trimerītim. Gals liels plus ir tas, ka viņam ir spēcīgs 1000 vatu jaudīgs motors un speciāli izturīgi 3,5 mm biezumā griezēja auklas, kas ir jau domāts vairāk aizaugušajiem vai arī tur, kur ir jau tādi zāles stiebri vai nezāles lielas, kur parastam trimerītim varētu būt pa grūti to darbu veikt. Veicot kāta nomaiņu, ir iespējams uzstādīt speciālu zaru zāģi. Izmantojot šo pašu Bosch multi-instrumentu, ir iespējams piekļūt klāt tādām vietām, kur no zemes vienkārši nav iespējams tikt klāt. Trešais instrumenta pielietošanas veids ir piemontējot speciālu kātu ar krūmgriezēju asmeni, ir iespējams veikt krūmu apgriešanu, kas nav varbūt tās, tādā pusotra metra augstumā, bet kas jau ir lielāks, apmēram 2 metri vai arī pat citur augstāks. Ir iespējams vēl pa vidu ielikt iekšā 70 cm garu pagarinātāju, un tad jau principā varam ļoti augstu tikt klāt. Ja jums ir ieinteresējuši mani šīs dienas rādītie instrumenti, tad jūs viņus varat iegādāties jebkurā lielajā tirdzniecības veikalā, kurā tiek piedāvāta Bosch dārza tehnika.